Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana ietvaros ir noslēdzies darbs pie pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izstrādes pirmā etapa. Paredzams, ka pilnveidotās sistēmas pakāpeniska ieviešana tiks uzsākta no 2015. gada un tiks īstenota 3 līdz 5 gadu laikā. Ministru kabinets akceptējis politikas plānošanas dokumentu invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005. līdz 2015. gadam, kurā tad faktiski tika arī noteikti invaliditātes politikas galvenie attīstības principi un tika konstatēts, ka tajā brīdī esošā invaliditātes sistēma, pašreizējā invaliditātes sistēma īsti cilvēkiem nav skaidri saprotama, jo invaliditātes noteikšanas procesā tiek vērtēts arī tikai veselības stāvoklis un darbspējas, bet netiek vērtēts katras personas cilvēka individuālās vajadzības. Jaunā invaliditātes noteikšanas sistēma būs saprotamāka, proti skaidrāka gan personai, kura vēršas ar iesniegumu iestādē lūgumu noteikti invaliditāti, kā arī skaidrāk iesaistītajiem speciālistiem. Tad sākās tas ar tādu pētījumu, kur mēs tā kā izlēmāmies par to ceļu, kur mēs tad varētu iet. Un sākās izstrāde, un pēc izstrādes šī modeļa tātad jau aprobēšana, izmēģināšana, kurā mēs iesaistījām arī pietiekoši lielu speciālistu skaits un reāls klients pēc brīvprātības principu, jo ne visi klienti arī piekrita. Un pēc ārvalstu ekspertu konsultācijām viss, kas pēc šīs tika tulkots un iesniegts viņiem izvērtēšanai, tad tas nobeiguma fāze ir šī sistēmas modeļa izmaksu analīze. 2 gadu periods tā kā noslēdzies, un tāpēc šis tāds nosacīts atskaites periods. Nākošie soļi tad būtu, kad mēs atdodam sabiedrībai izvērtēšanai, invalīdu organizācijām. Vienlaicīgi arī ir procesā iepirkums, kur mēs izvērtējam esošās izstrādātās sistēmas tīri ekonomisko izvērtējumu un likumdošanas bāzes pilnveidošanas, jo mēs esam pārliecinājušies, ka bez izmaiņām invaliditātes likuma vai pakāpjoties ministru kabineta noteikumus vienkārši to sistēmu nav iespējams palaist. Tā kā likums paredz šo sistēmu ieviest ar 15. gadu, mūsu priekšlikums būs, ka viņu būtu nepieciešams tā izvairītos no šiem straujām tādām svārstībām, sākt šo ieviešanu pakāpeniski ar soļiem. Izmaiņas invaliditātes noteikšanā neparedz atpakaļejošu datumu un neattieksies uz personām, kurām invaliditāte piešķirta uz mūžu. Savukārt personām ar terminētu invaliditāti vai kurām tiek noteikta pirmreizējā invaliditāte, jaunā sistēma tiks piemērota pakāpeniski pa diagnožu grupām, sākot ar 2015. gadu.